Maija beigās Ikšķeles novada pašvaldība izsludināja iepirkumu pašvaldības administratīvās ēkas remontam vairāk kā 50 000 latu apmērā. Līdzekļi ietaupīti noslēdzot izdevīgus līgumus par Ikšķeles vidusskolas siltināšanas darbiem. Šobrīd remontdarbi pašvaldības ēkā norit jau vairākas nedēļas un iekšpusē notikušas ievērojamas pārmaiņas. Pašvaldības telpas principā tiek remontētas, lai principā būtu ērtākas. Jā, mums sekretārei bija ļoti grūti strādāt, jo viņai bija praktiski saspiesta savā kabinetā, grāmatvedēm bija ļoti neērts izvietojums. Un principā notiek telpu rekonstrukcija tādā veidā, lai būtu ērtāk strādāt un lai būtu ērtāk arī cilvēkiem. Jo gan kases piekļuvas loks tiks veidots savādāks, gan gaitenis būs platāks, plašāks, lai var apsēsties, nolikt krēslus. Un tāpatās arī tehniski telpas bija diezgan nolietojušās, grīdas bija salūzušas. Un vēl tiks iestrādāta ideja, lai varētu nākotnē perspektīvā arī nokondicionēt telpas, lai nebūtu tā, ka vasarā karstums tāds, ka tiešām ir ļoti grūti strādāt. Viens no ēkas remontdarbu iemesliem ir plašā datortīklu rekonstrukcija, jo pārvelkot komunikācijas tiks bojātas sienas. Bet pats svarīgākais, kas tiks ņemts vērā veicot remontdarbus, ir nodrošināt pēc iespējas ērtāku piekļuvi un atrisināt esošo neveiksmīgo ieejas mezglu sakārtošanu. Pašvaldības administrācijas nepieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem vairāk kārt uzsvērusi arī Labklājības ministrija. Kases loks būs lielāks un plašāks galvenokārt. Galvenais, kas ir ar cilvēkiem ar traucējumiem, ir tas, lai varētu ēkā pēc būtības iekļūt. Un šis līgums mums ietver sevi iekšā arī visu ēkas ieeju pārbūvi tā, lai cilvēki ar traucējumiem, ar ratiņiem varētu tikt telpās iekšā. Plānots, ka ēkas iekšdarbi tiks pabeigti līdz nākamajai domas sēdē 23. septembrī. Tomēr ieejas mezglu sakārtošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, komentē Kurmis. Uzbrauktuves tiks uzbūvētas pareizajā slīpumā, kā arī noklātas ar bruģi, kas neslīd un ir viegli kopjams. Jānorāda, ka Ikšķeles novada pašvaldība administrācijas ēku plāno arī nosiltināt, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.